Šis ir 5. 21. jūlijas otrdiena un laiks rāda precīzi 12:30. Martas vietā šeit DJs Rud un studijā arī ir Jānis Krops. Labdien! Labdien! Stāsti, par ko šodien būs Homo Ekos. Šodien Homo Ekos būs par purviem. Tādā ziņā, ka Latvija ir pietiekami bagāta ar purviem, bet vai tiešām tie purvi ir tik daudz? Tas varētu būt diezgan labs tāds mīts. Un vēl viens jautājums, protams, ir, kas saistīts ar purviem. Purvi ir unikāla ekosistēma un liela daļa no tiem tiešām ir arī speciāli aizsargājamas dabas teritorijas. Cik mēs par to daudz zinām, to mēs šodien arī lūkosim uzzināt no mūsu studijas viesiem. Tātad ciemos ir atnākusi Māra Pakaļ no Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes. Labdien jums! Labdien! Un arī Uldis Amerikas, Laflora valdes priekšsēdētājs, kas nodarbojas ar kūdras ieguvu un arī kūdras ražotāju asociācijas valdes loceklis. Labdien! Labdien! Sarunā metīsimies uzreiz, tā teikt, pēc mūsu sagatavotā sižetiņa, kad vairāk mēģināsim saprast, kas tad ir purvi un kā mēs iegūstam kūdru. Latvija ir viena no retajām valstīm Eiropā, kurās saglabājušies purvi. Tajos esošie biotopi ir ar prioritāro aizsardzības pakāpi Eiropas Savienībā. Mūsu purvos sastopamas daudz ārkārtīgi retu augu un arī putnu sugas. Kamēr Eiropā par mums priecājas, tikmēr paši šo savu bagātību īsti vēl nenovērtējam. Svarīgi ir zināt, ka mitrājiem ir liela nozīme palūdeņu uztveršanā, jo purvi ir kā sūkļi, kas nokrišņ ūdeņus, uzkrāj un ļauj tiem aizplūst palēnām. Nosusinātajās teritorijās tas nenotiek, jo caur izraktajiem grāviem ūdens noplūst ārkārtīgi strauji un tādēļ var radīt plūdu draudus. Vēl viens būtisks iegūms no purviem ir tur atrodamās dabas veltes – dzērvenes, lācenes, sēnes, reizumis arī makšķerniekiem purva ezeros ir kāds loms. Eiropas Savienībā ir izveidotas īpašas programmas, kas palīdz aizsargāt un atjaunot purvus. Viens no šādas programmas projektiem ir prioritāro mitrāju biotopa aizsardzība un atjaunošana Latvijā, kas tiks īstenots Slīteres Nacionālā parka teritorijā esošajā Bāžu purvā. Mūsu uzdevums ir veicināt labvēlīgāko augstā purva augu attīstību. Neplānojam absolūti neko apludināt, bet faktiski ūdeni saglabāt tur, kur viņam ir dabiski jābūt. Tāpat pētniece norāda, ka biežākais iemesls plūdu riskiem ir tieši nepārdomātas meliorācijas sistēmas. Secinājums ir viens – meliorācijas sistēmai nepieciešama rekonstrukcija un pilnveidošana. Pašvaldība plāno nākamgad uzsākt darbu pie novada teritorijas plāna izstrādes, kam vajadzētu atspoguļot iespējamās problēmas, vienlaikus strādājot pie meliorācijas sistēmas sakārtošanas. Projekta mitrāja komanda gatava nākt pretīm pašvaldībai, informēt par monitoringa rezultātiem, saviem aprēķiniem, sniegt konsultācijas, kā arī ierīkot vienu novērošanas staciju tuvāk dzīvojamai zonai, lai saulaicīgi redzētu izmaiņas. Jo, kā atzīst eksperti, monitoringa stacijās jebkādas izmaiņas būs pamanāmas ātrāk, nekā cilvēks redzēs izmaiņas dabā. Tā iepazināmies ar mūsu sagatavoto materiālu. Jāni, turpinām diskusiju. Atgriežamies studijā, un man Mārai Pakalnē ir uzreiz tāds jautājums. Mēs dzirdējām daudzas tādas lietas, ko mēs purvā varam atrast, bet kāpēc mēs runājam par purviem kā ļoti aizsargājumām dabas teritorijām? Tas ir cilvēka zābaks, kas tur ir iekāpis un atstājis nospiedumu, vai tā ir vienkārši dabas cikli kaut kādi, kuros mums ir jāpiepalīdz? Purvi, protams, ir izcila dabas vērtība, un es domāju, ka man šajā aspektā gribētu piebilst vēl vienu viņa nozīmi, ko mēs dzirdējām, ka mūsdienās viņam ir nozīme šī klimata pārmaiņu laikā, jo faktiski purvi glabā ļoti daudz milzīgas oglekļa krājumus, un problēma ir tā, ka faktiski viņas nosinot visu šī siltumnīcas efekta izdēšos gāzes izdalās apkārtējā vidē, un tādēļ mums faktiski ir jāsabalansē šī attiecības starp purvu aizsardzību un purvu izmantošanu. To es noteikti gribētu piebilst šajā aspektā. Un protams, purvi ir lieta tā, ka būtu jāatšķir divas lietas. Purvi un kūdras atradnes. Faktiski purvi tā ekosistēma, kur notiek pastāvīgi kūdras veidošanos, un tikai šādos apstākļos var eksistēt visas šīs dabas vērtības, par kurām mēs iepriekš runājām sižetā. Un faktiski izmainot šo mikroklimatu, šo mitrumu režīmu, notiek ļoti būtisks izmaiņas visā purvas satedz basēnā, ja? Par to mums arī jādomā. Un tas, par to arī mēs domājam šajā minētajā Mitrāja Life projektā. Un līdz ar to ir jāsabalansē šīs dabas aizsardzības intereses ar ekonomiskām interesēm. Kā mums izdodas sabalansēt tās ekonomiskās un dabas aizsardzības intereses, Amerikungs? Jā, paldies par jūsu ļoti jauko uzstādījumu. Jo tā būtība jau ir tāda, ja? Es jau sākumā teicu, ja, ka kas ir daudz,
vai mums ir daudz purvu, vai mums ir maz purvu. Un vai mēs daudz izstrādājam, vai mēs maz izstrādājam. Un šī sakarā es gribētu teikt tā, ka salīdzinot ar padomu laikiem, šī kūdras ieguve drastiski samazinājusies. Un mēs strādājam 205,000 hektāri, vai tas ir daudz vai maz, var salīdzināt, teiksim, teiču purvs, kas ir liegums un ļoti vērtīgs purvs, ir apmēram tādā pašā platībā. Tā kā mēs strādājam aptuveni 3% no kopējās kūdras platības. Runājot par šīm dabas vērtībām, jāatcerās ir vēl otra puse, jāatcerās arī cilvēks. Un jāsaka tā, ka man kā latvietim ļoti sāpīgi, ka katru dienu viens autobus aizbrauc no Latvijas ar cilvēkiem uz ārzemēm ar tādu mērķi atrast darbu, jo šeit Latvijā viņam nav iespējas šo darbu atrast, lai nodrošinātu savu ģimeni un savus tuvos. Un jāsaka tā, ka pamatā purvi atrodas Latgales reģionā, kas būtībā ir ļoti, mēs jau zinām, ka tas ir depresīvs reģions. Un kūdras nozarē strādā kaut kur apmēram 3,500 cilvēku, un vasaras periodā vēl vairāk. Bet katrā gadījumā mēs neesam tie, kas uzstājās ar tādu domu, kad aiz mums krāsmats un raudoši bērni, no vidas viedokļa. Mēs tomēr arī asociācijā un arī atsevišķi uzņēmumi daudz esam domājuši par to, kas notiek pēc mūsu kūdras izstrādes. Un iet runa par renaturalizāciju, par purvu atjaunošanu, iet runa par svagnu audzēšanu, iet runa par ūdenskrātuvu ierīkošanu, kas atkal ir zināma ekosistēma. Un vēl ko es gribētu piebilst, ja iet runa par augstajiem purviem, teiksim, neskartajiem, ir valstī jāpasaka, kur ir tie vērtīgās platības, kuras tiešām būtu vidē ļoti vērtīgas un kuras platības būtu vērtīgas tieši no krājuma viedokļa, no ekonomiskās izmantošanas viedokļa. Jūs tā kā būtu cilvēki, kas aicina saimniekot apzinīgi un ņemt vērā arī vidas draugus. Tieši tā, un es uzskatu, ka mēs varam atrast kopsaucēju, mēs atrast šo kompromisu, jo mēs tiešām priecājamies, ka mēs dzīvojam zaļā valstī, ka mūs kā saka, atbrauc no ārzemēm, un viņi priecājās redzēt, šeit ir skaista neskarta daba, bet no otras puses ir jāatcerās arī šī ekonomiskā puse. Vēl es gribētu kliedēt dažus tādus mītus, kad iet sabiedrībā uzskats, ka kūdru roku, un viņi vienkārši sakrauj pēc tam kuģos un aizved prom un kaut kur pārstrādā. Man ir uzreiz jautājums tāds, iepazīstoties, ir tāda jauka mājaslapa www.mitrāja.lv. Projekts Mitrāja, ļoti tāds interesants projekts, un Māra Pakalna ir šī projekta vadītāja, tāpēc es gribēju vaicāt vairāk. Šobrīd kāds ir tas galvenais vides draugu uzstādījums, rūpējoties par purvu aizsardzību? Faktiski mums projektā ir 4 teritorijas: Līteres Nacionālais parks, Gairu Nacionālais parks, purvi, atsevišķas vietas, tādi Ziemeļpurvi un Raunas-Stabraks. Faktiski mūsu uzdevums ir domāt par to, lai mēs samazinātu šīs cilvēka susināšanas radītās ietekmes uz šīm purvu ekosistēmām, jo faktiski ir tā, ka šajās purvos ir grāvi sistēmas un joprojām no purviem noplūst ūdens, kam tam vajadzētu tur palikt. Un līdz ar to mūsu uzdevums ir saglabāt šo ūdeni purvā un faktiski veicot dažādus aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus. Un vēl man purva aizsardzības sakrā gribētos teikt, ka tas ir jautājums, vai mums ir purvi mīts vai daudz vai maz to purvu Latvijā. Un apmēram varētu teikt, ir 5%, pūdas atradas ir 10%. Faktiski 5% purvu varētu būt jau tā kā zuduši vai ļoti ietekmēti. Un ja mēs salīdzinām ar Eiropas Savienību, tad varētu teikt tā, ka no Eiropas Savienības viedokļa mums tiešām ir purvi ir unikāla ekosistēma, jo visā Eiropā, kur runājot ar kolēģiem, ļoti daudzās valstīs šo purvu ir ļoti maz, un mazās Latvijas viens no tādiem dabas aizsardzības uzdevumiem ir tomēr saglabāt šo ekosistēmu, kurā Vācijā, Dānijā, Holandē un vēl citās Eiropas valstīs ir pazudusi vai ganīz vispār nav. Un līdz ar to ir tas mūsu projektā svarīgais viens aspekts. Tātad viens ir dabas aizsardzība, un otrs ir izglītojuši aspekts. Un tad mēs arī strādājam. Mums ir projektā neviens seminārs. Slīterē, piemēram, bija ceļotāja diena. Mums bija nesen Vācijā arī starptautiskais seminārs un projektā plānojam. Jūs mēģināt uzrunāt cilvēku, lai viņi mēs runājam uzrunāt vairāk. Jā, un arī projektā to filma un multimēdija izstāde. Tā kā mēs runājam ar cilvēkiem un stāstam viņam. Jā, stāstam viņam. Un arī mums ir bijis, šis nav pirmais projekts, mums bija Augstiepuru projekts. Un faktiski arī tā projekta ietvaros ir tapusi filma, kura ir izdalīta skolām un jaunieši izmanto šo filmu kā mācību materiālu. Tā kā mēs strādājam
strādājam gan pie dabas aizsardzības, gan pie cilvēku un sabiedrību izglītošanas, gan bērniem, un arī mums plānojas līdz gada beigām ceļošā purva fotoizstāde. Un faktiski tā ir izstāde, kur varēs kopā arī notikt paralēli mācības stundas izstādē skolās vai bibliotekās. Jūs interesanti pieminējāt, ka kūdras atradnes, tas laikam, tas vēl skaitās purvs, tas jau ir Tur jau ir tā atšķirība, ka purvs ir dzīva ekosistēma, kur notiek kūdras veidošanās, bet ne visās kūdras atradnēs notiek kūdras veidošanos, jo kūdras atradnes faktiski ietver arī jau izmantots kūdras laukus, tādus lapis mežus, ja, tā kā tās ir faktiski divas dažādas lietas, bet, tur jau... Amerikungs, jums sanāk darboties tādā purvā, kas jau tā kā ir beidzis savu pārpurvošanos? Šeit ir viena nianses mazliet, ja. Mēs tomēr dzīvojam padomu mantojumā. Jāsaka tā, ka padomu laikos šī kūdras ieguve notika lielā apjomā, jo gribu pieminēt vēl vienu sfēru, kur kūdra tika izmantot un šī brīdī neizmantot, tā ir enerģētika. Un šie purvi praktiski ir tie, kuros mēs tagad arī strādājam. Ja? Tā kā neiet runa par pilnīgi jaunu neskartu purvu apguvi, kaut arī mēs uzskatām, es mazliet šeit gribu oponēt, jo mums šie augstā tipa purvi ir daudz, tomēr, un tas ir jāizvērtē, cik vērtīgi ir šie biotopi, kas šajās augstajos purvos ir. Jo mēs nevaram vienkārši a priori pateikt, augstā tipa purvs aizmirstam. Tāpēc mēs ar zināmām cerībām lūkojamies uz šo vispārējo biotopu kartēšanu, ja, kas notiks līdz 20. gadām un ko veids dabas aizsardzības pārvaldu veiks, lai mēs noskaidrotu, kas tad mums ir, ar ko mēs esam bagāti, un varbūt, ka mēs varam atrast atkal kaut kādu kompromisu, tas, kas ir vērtīgs, lai paliek vērtīgs, un tas, kas ir mazāk vērtīgs, tomēr, kā saka, lai iet ekonomiskajā izaugsmē Latvijā. Skaidrs, ka ekonomikai ir arī jāaug. Ja jūs varat pavisam īsi, ir tie mīti par kūdras rakšanu, pusminūtē, piemēram, varat aptuveni radīt to priekšstatu, kā notiek tā kūdras rakšana, ievērojot dabas aizsardzību? Vispirms es gribētu teikt tā, mūsu tirgus pamatā ir eksports un rietumu tirgus. Tas nozīmē, ka mani kolēģi, ja, kas ir, kas saka, arī mūsu uzņēmums, ja, viņš ir ar ārvalstu kapitālu piesaist, bet ar rietumu kapitālu piesaist. Kas nozīmē noteikti standarti. Līdz ar to tur ir augsta līmeņa tehnoloģijas, tur ir augsta līmeņa izstrādes tehnika. Te pašā laikā ir jāsaka tā, ka nav tā, ka, teiksim, krauju kuģi un ved prom šeit uz vietas ir radīts vai uzbūvēts daudz rūpnīcas, ja, kur notiek šī kūdras substrāta ražošana, ja, kas ir praktiski kūdras produkts ar augstāko pievienoto vērtību. Mūsu klausītājs, kurš parakstījies kā dullais, atsūtīja šādu ziņu. Viņš jautā: sveiki, mēs tagad sēžam purvā un domājam, vai ir jēga iet krāmēt kūdras klučus, ja vakar lija lietus. Tie taču varētu drupt. Cik ilgi jāgaida, lai tie izžūst? Amerikungam profesionāls vērtējums uzreiz par kūdras ieguvi. Jā, es uzreiz gribu pakomentēt, sēdēt nevajag. Jums noteikti ir kāds darba vadītājs, kas jūs komandē, jo ir ārkārtīgi daudz citu darbi, ja, ko var veikt blakus šai kūdras krāmēšanai. Tā ir nezāļu lasīšana, jo kūdras laukiem ir jābūt tīriem no nezālēm. Tās ir sakņu lasīšana un tā tālāk un tā joprojām. Bet, kas attiecās uz šiem klučiem, atkal, ja jūs paši nevarat pieņemt lēmumu, ir attiecīgais meistars vai brigadieris vai darba devējs jūs, ja, kas to lēmumu pieņems, bet vispirms jau ir tīrā loģika. Ja viņi tiešām, ja jums pērkona lietas līst, jūs taču nekrāmēsiet tos klučus. Ja? Un ja viņš būs svaigi nolīst, loģiski viņiem taču drusku ir jāapžūst. Tāds mans komentārs. Masa arī tur noteikti būs nepajokam. Mēs drusku iepriekš iesākām par to kūdras ieguvi. Es skatījos jūsu mājaslapā uzņēmumam, ir ļoti labs tāds video parādot, cik dažāda sarežģīta tehnika darbojas purvos. Kā ir, piemēram, iegūstot kūdru, kā jūs vērtējat to dabas aizsardzības pusi, cik atbildīgi jūs esat savā darbā? Tas pats pamatu uzstādījums ir tāds, lai kūdra tiktu maksimāli izmantot tajā atratnē, kur viņi ir. Tas nozīmē, iet runa par maksimālu šīs atradnes liederīgu izmantošanu. Teiksim, tādā cilvēciskā valodā tas būtu tā, ja, ka nav kaut kādi lieki zudumi, ja, kurus mēs vienkārši pametām, ja, ka mēs kaut kur iesākām, paņemam to labāko, tad ejam uz kaut kādiem tur nākošo purvu. Kā saka, ja, ir jābūt ar tādu domu, ka tas viss ir ilgspējīgs process un ka tā ir liela vērtība, ja, un ka šī kūdra viss jāizmanto. Bet tā kā ir jau cits stāsts, ja, par to, ka
Ir gaišā kūdra, ja, kas ir augšējos slāņos, ir tumšā kūdra, kas apakšējos slāņos. Un tieši par šo apakšējo slāņu izmantošanu mēs arī domājam par šī slāņa izmantošanu substrātos, bet tomēr tā enerģētikas puse man tiešām ļoti žēl, ja kā Latvija, kurai ir tāds enerģētiskais resurss, ja, ir spiest maksāt par gāzi, ja, uz ārzemēm, ja, kur būtu nodarbināti daudz cilvēku un tam līdzīgi. Par šo jautājumu ir bijušas ļoti smagas diskusijas, man liekas, pat enerģētikas politikas veidošanā, bet atgriežoties pie vidas, Pakalnes kundze, man ir tāds jautājums, strādājot ar cilvēkiem, informējot viņus, cik cilvēks ir atbildīgs, cik viņš daudz zina, kas purvā ir darāms, kas nav darāms un ko labāk vispār tur nedomāt darīt. Klausītājs arī sēž purvā, varbūt viņš var paklausīties, ko viņš labāk, lai tur nedara. Es domāju, ka purvā var uzvesties ļoti dažādi, un cilvēku zināšana informācija par purviem arī ļoti dažāda. Ir faktiski ļoti izglītoti cilvēki, kur saprot puru nozīmi un vērtības dabā, bet faktiski viena daļa tiešām nav informēta par šo jautājumu. Un tādēļ faktiski es domāju, ka ir ļoti labi, ka šādi ir Eiropas komisijas projekti, kuros tātad mēs varam veidot filmas un stāstīt par šo purvu nozīmi dabā. Un faktiski vēl gribētu teikt un aicināt arī cilvēkus doties, piemēram, uz ķemeru tīreļu laipu, kur mēs varam uzzināt, kāds patiesībā ir augstais purs ar akačiem, lāmā. Un tādā pašā laikā mēs varam doties, piemēram, uz zāļu puru pie Enguras, ja, kur faktiski ir ļoti daudz orhideju, un tas ir pilnīgi savādāks. Un faktiski katra purva ekosistēma ir savādāka. Un šie jautājumi, protams, ja cilvēkiem ir jautājumi, jūs varat vērsties pie mums Mitrāja projektā un uzzināt konkrētāk par problēmām. Bet ir tādas pāris lietas, ko jūs varētu pateikt cilvēkam, ja tu esi iemaldījies purvā vai apzināti iegājis, nedarīja, piemēram, 3 lietas, kaut kādas tādas īpašas svarīgas. Noteikti tas pats, kas kūdrus iegūst laukos, nekurināt uguntiņu, ja tomēr tenīs vietās. Un arī izturēties saudzīgi pret ogām, kas ir purvā, pēc sēņu micēlijiem, tos neizbojājot. Ja? Un arī faktiski tur, kur ir, piemēram, Slīteres Nacionālajā parkā rezervāta zona vai Sudzvieru purvā rezervāta zona, tur sargāsim arī šo ekosistēmu, kura tanīs vietās ir domāta tikai pētījumiem, vai ne? Vai arī, piemēram, Slīteres Zilokalnu pakāju dosimies gida pavadībā, ja? Un varbūt nekāpsim tanī avotainā purvā, kurš ir ļoti tāds uzmanīgs. Un vēl es gribētu teikt, ka purvos Latvijā mums, diemžēl, ir arī ieviesies tāds augsts kā Sosnovska latvānis. Nu, tad neaizskarsim. Neaiztiksim trupu, mēs esam pieraduši arī pļāvā Sosnovska latvāni, jums ir nogļūt slimnīcā. Nu, viņš, piemēram, ir Dāvida avotos vai nedaudz arī pie Raunas stabra, ne tikai pašā centrālā daļā. Tā kā būsim uzmanīgi, ja? Un arī nenobradāsim liekšo uzvedīsimies atbildīgi, neplēsīsim augus, ja? Saprotu, mums vēl kāds klausītājs. Mums klausītājs atsūtīs šādu ziņu, kas varētu būt interesanti tiešām cilvēkiem, kas dzīvo purva apkārtnēs. Piemēram, ir jautājums: bieriņu purvs nosusināts, apkārtnē paaugstinājies gruntsūdeņu līmenis. No kā prasīt atbildību, jo pavasaros pagrabos ūdens krājoties? Tā var būt, ka tas ir nosusināta purva dēļ? Noteikti nē. Parasti mums ir kā bijuši darīšana, kad ūdens krājas faktiski, kā saka, to grāvu sistēmu dēļ, kuras netiek tīrīts. Mums tepat Koltas pusē bija faktiski jādomā par tām grāviem, kas tur apkārt ir. Tieši tā, ka saimniecībā, kas notiek pašvaldībās un viņa pāržņa esošās, tā kā nosinot purvi, faktiski viņā ūdens līmenis samazinās. Jā, tā kā ne jau... Kā paliek tikai sausāk. Tikai sausāk. Amerika kungs, kāda jums ir tā pieredze ar kaut vai darbinieku izglītošanu par to, ko darīt purvā un kā uzvesties? Mēdz būt kaut kāda ekstra? Jā, es gribētu pievienoties Pakalnes kundzei par to labo ieteikumu apmeklēt cenu tīreli. Jo šeit ir gan informatīvais materiāls, gan arī var visu apskīt uz vietas, un te pašā laikā var apskīt arī, kā notiek frēskūdras iegūšajā purvā. Un arī tur ir informatīvie stendi, kur apstīties par kūdras nozares vēsturi Latvijā, jo tā ir sena nozara. Bet jūs iedzīvotāji interesi tieši par kūdras iegūšanu kā uzņēmējdarbību? Redzēt, tas viss atkarīgs no mums pašiem. Mums pašiem ir sabiedrībai jāskaidro, jāstāsta, ko mēs darām. Un tāpēc mūsu uzņēmums, ja jūs jau minējāt mājaslapu, tur ir arī tāda iespēja apmeklēt bibliotēku. Un tur ir ārkārtīgi daudz materiālu rakstīti, grafiski, tā pašā laikā arī tur ir minēts par dažādām alternatīvām, kur vispār kūdru var izmantot. Jā, tā ir māksla, tas ir dizains, tā ir celtniecība. Man jāsaka, ka šajā gadījumā tiešām tas pieejamais materiāls ir ļoti interesants, un es pats biju diezgan lielā mērā pārsteigts kaut vai par to, kā tas viss notiek. Es gribētu teikt lielu paldies šīs dienas viesiem Mārai Pakalnei, kur, kā mēs raidījuma gaitā noskaidrojām, ir jau pārstāv botānisko dārzu, bet arī vada projektu Mitrāji. Es ieteiktu tiem, kam interesē ļoti lielā mērā iepazīties ar informāciju mājaslapā mitrāja.lv.
ļoti daudz un dažādas interesantas lietas. Tāpat arī liels paldies Uldim Amerikam no uzņēmuma LaFlora, kas nodarbojas ar kūdras iegūtu, tāpat arī no kūdras ražotāju asociācijas. Un jāsaka, arī LaFlora šajā gadījumā ir uzsakāms labs piemērs kaut vai par to, kādu mēģinājumu jūs esat savākuši ar literatūru un dažādiem informatīviem materiāliem internetā. Paldies jums, un man ļoti patīkami ir tas, ka jūs abi spējat saprasties, atrast kopēju valodu, lai gan ekonomika un vides lietas parasti arī mēdz konfliktēt. Paldies jums, ka varējāt atnākt. Jā, paldies jums. Paldies. Studijā bija Jānis Krops un atgādinu, ka nākamais Homo Ekos raidījums jau būs 1. augustā sestdienā. Šis ir 5 LV. Tu klausies 5 LV.